sievietes pasaulē. Februāris ir Itālijas mēnesis. Un ar ko asociējas Itālija? Ar pīcu vai makaroniem. Mums meitenēm sakārojās makaroni. Mēs nolēmām iemācīties tos pagatavot pašas. Un tādēļ devāmies ciemos pie Raimonda uz Graudu spēka. Devāmies pie Graudu spēka, kur mēs maļam pilngraudu miltus, ražojam maisījumus maizēm, maizes krāsniņām, cepam katru dienu arī maizi no svaignotiem miltiem un, protams, arī gatavojam makaronus. Jūs meitenes esat gatavojuši kādreiz makaronus? Nē. Super, tad jums būtu baigi interesanti, jo tas ir ļoti aizraujoši. Vismaz 10 minūtes būs jāmīca mīkla katrai. Bet pirms tam mēs noteikti samāsim miltus. Šodien mēs māsim no tradicionālajiem, ko arī izvēlas visā pasaulē, izmantojot, ražojot makaronus, no kviešiem. Nu tad sākam. Sākam, jā, tad priekšauti. Un milti, kā redzams, mums ir tādi tumši, tāpēc, ka tie ir pilngraudu milti no mūsu Latvijā augušiem kviešiem. Un gatavosim tad šodien mēs pirmām kārtām ar rokām, tad mazliet ar aparātiem, kā jūs minēju, un tad ar aparātu lielo rūpniecisko. Un, lai pagatavotu pastu, makaronus, jeb kā viņus visādi savādāk sauc, svarīgākais ir milti. Var likt olu, ja jūs izmantojat parastos veikala miltus, tā iemesla dēļ, kad liela daļa veikala milti ir 2/3 šķira. Un 2/3 šķiras milti parasti ir ar zemāku litekli. Tad es šos, principā, mājās priekš sevis, kad gatavoju rokām, es gatavoju tikai ar miltu ūdens, mazliet sās, bet savukārt mēs šodien gatavosim, tā kā to dara visi mājās, jo gadījumā kāds, kas skatās, izvēlēsies izmantot parastos veikala miltus, tāpēc ņemsim olu, ņemsim to. Proporcija ļoti vienkārša. Var darīt tā, ņemt vienu sauju, vienu olu, vai arī viena glāze, viena ola. Vajadzības gadījumā mēs nedaudz pieliksim sāli, pieliksim eļļu un pieliksim arī mazliet ūdeni, ja būs nepieciešams. Ja? Nu, redz, tāds foršs vulkāniņš mums sanāca un oliņu sitam pa vidu. Tātad sauja miltu, viena ola. Tad paņemam 4 tēkaroti, sālīti mazliet uzberam. Citi, kas sāli nelieto, var arī sāli neliet, bet es nedaudz katram uzliešu eļļiņu virsū. Var izmantot jebkuru eļļu. Un tad bet svarīgākais ir to vīnu tagad samīcīt. Un ja ir pa sausu, tad ņemam mazliet, man arī ir sauss diezgan. Ņem nedaudz ieliek pa viducīt atkal ūdeni. Tas pilngraudu milts uzsūks sevī ūdeni. Veikala baltajam miltam nopērkamajam. Mazāk, ne? Viņš mazāk, protams, un tad gan būs tā proporcija. Viena glāze, kas ir vidēji kaut kādi 130 grami, un viena ola. Bikucīs čipsniņa eļļas un sāls. Viņai jābūt tādai mazliet atlīpošai. Šitā varētu bikucīt. Kad tu neizmīcīs, tu viņu tev glūzīs. Es tagad, piemēram, tu vēlas redzi, viņa jau tev sāk staipīgi palikt. Ja tu viņu, piemēram, nebūs pietiekami forši izmīcījis, tad viņi tev vienkārši plīsīs. Nebūs staipīgi, līdz ar to tu nevarēsi ne viņu forši izrūlēt. Un pat ja izrūlēs un uztaisīs smuku kaut kādu nodalīt, tad viņu vienkārši makaronu garu vai īsu viņš tev vienkārši saplīsīs. Tā kā mūsu mīkla ir samīcījusies, tad viņu būtu vēlams vai nu celofāna maisiņā vai pārtikas plēvē ietīt iekšā. Tiecīgi tas ir vajadzīgs, lai vienkārši neapkalst viņu ieliekot viņu leduskapī vai nesūt kaut kādām gaļām, jo tur vaļā palikušas ir, kam nevajadzētu tā būt. Šādā te veidā un ieliekam leduskapī uz kaut kādām 15-30 minūtēm. Redz, pagājuši tās minūtes ir. Mīkla ir gatava, visi ir izņēmuši, izņemot mani. Viens no visvienkāršākajiem veidiem būs paņemti vienkārši mazu gabaliņu mīklas un pabarot mazliet apakšā miltus, izrūlēt smuki garanu desiņu. Protams, cik jūs gribat viņu plāni rūlēt, tik arī jums jārūlē viņš plāni ir. Un tad ļoti vienkārši ar roku, ka mēs ņemam un sagriežam. Ir vēl speciāli griezēji tādi, kas ir speciāli paredzēti, tā kā picas, bet kur ir tur vairākām sadaļiņām. Šitais tāds maziņais arī mums derēs viens. Un šitādā te veidā viņus varam arī sakarināt.
lai viņi žūst. Parādīšu ātri vienu tehniku. Tā ir baigi vienkāršā. Te vienīgais būs vajadzīgi bišķi vairāk milti. Ideja ir tāda, ka mums atkal ir izrulēts tāds garš, mēs viņu paņemam pārlokam. Protams, to dara mazliet lielākas, uz lielākas tādas, es vienkārši tā šitādu parādīšu pārlokam vēlreiz. Un, ja mums būtu lielāks deķis, mēs varētu 8 reizes pārlocīt. Un tā ideja galvenā ir tāda, šito mēs nogriežam nost. Un šitā te mēs vienkārši ņemam un griežam. Nu, lūk, un šitā nokratot, redziet, sakratot, mums sanāk smuki makaroniņi. Paņem mazliet uzber miltiņus, izkais viņus tā. Milti svarīgi, lai viņš neslīp kopā. Pārloki vēlreiz pusēm, nu, ok, pārlocīsim vēlreiz. It kā jau nevajag, bet, nu. Un tad vienkārši ar lielo nazi droši var sagrēzīt tādās strēmlītēs. Un tagad, par cik tu locīji visu laiku gareniski, tu nedaudzīgi pamīšus, tad tev sanāks garie. Vai ne? Tas arī viens no variantiem, kā daudz ātrāk viņus sagatavot. Un tad viņus var izploņīt, jā. Redz, viņi tev gatavi ir. Viņš gatavs garais. Var viņu šitā, lai viņš tur žūst. Tad mēs darām tā, ka mēs varam šitā te norūlēt. Un tādus tā kā maziņus sagriezt. Un tad ņemam visparastākos mājās, noteikti visiem ir irbulīši. Un šādā te veidā uztinam. Arī variants. Un tad uz vietas, kur mums jānoliek, šitā viņus arī izliekam ārā. Ko šitādi ērti veikalos var nopirkt, izspied rekur caurumiņu. Reku tu esi izspiedus to tur. Tagad tu ņem vienkārši tā arī, ieliekam reku rozīnes, varbūt vēl kādu gardumiņu gribam ielikt iekšā un vienkārši ņemam un aizspiežam ciet. Protams, ļoti svarīgi ir, kāda jums tā mīkla, nu, iespējams, lai saliptu kopā, mazliet vajadzētu ar olu un noteņu apziest. Okay. Nu, redz, cik smuki sanāca, vai ne? Un, protams, arī lielie varianti, kas viņus var pildīt ar gaļām. Tad nākamā lieta, ko mēs varam darīt, mēs varam izmantot palīgi ierīces un varam rullēt. Un redz, vairākas reizītes mēs parullējam. Bet mēs varam uztaisīt vēl pa vienu iedaļu plānu. Un tad tu sanāks superīgi plāni, garšīgi. Kaut gan, ja runā par pilngraudiem, tad es noteikti ieteiktu taisīt mazliet netik plānu kā šo. Pēc ar šo gaismu spīd cauri. Ja? Liekam virsū. Un tieši tādu pašu kā te karājās. Un šādā te pat veidā lēnām smuki ņemam. Un rekā smuki mums krīt ārā. Vienādi smuki, perfekti plāni. Viņus var šādā pat veidā. Viņus var mazliet ar miltiem apkaisīt, likt žāvētājā un tādā pašā veidā. Nu, redz kā, tu arī smuki sanāk. Mēs ņemam šo te nākamo uzliku, jeb to, uz kuru mēs kaut ko varēsim sākt darīt. Es parādīšu vienkārši uz viena, kā viņš darbojās šī garā desiņa. Un te ļoti vienkārši. Mēs liekam iekšā viņu mazliet ar pirkstu iedabonam tā, un šitā te mēs viņu darbojamies un griežam. Skatieties, kas tur krīt ārā. Lai mēs nevajag tā ļoti ātri, viņi tā lēnām mierīgi, un tad viņš forši. Tas ir ar rokām baigi forši, bet man šeit rekur ir iekārta ļoti profesionāla, mūsdienīga itāļu firma, jo itāļi noteikti māca vislabāk uztaisīt ar iekārtu priekš makaronu ražošanas. Šeit mēs uztaisīsim arī makaronus, bet pirms tam mēs iesvērsim iekšā miltus, ieliesim ūdeni, sāli. Un viņš visu izdarīs pats, samīcīs mīklu, pats izlaidīs ārā, mums būs tikai jāģēra. Mēs nāksim, darīsim makaronus. Tagad pēc jūsu izvēles noteikti mēs esam laipni aicināti kaut ko pagatavot. Vienreizējais šķīvīši mums ir, dakšiņas mums ir, ūdens mums vārās. Droši, redz, viss kārtībā. Viņi nesūs.
gatavojušos pagatavot makaronus. Izrādās, ka makaronus, lai pagatavot, nav vajadzīgs iet uz veikalu un iebērt paciņu, gatavs jau arī vārošā ūdenī, bet var pagatavot arī pats. Un tad to, kas nokaršojām.